Sveicināti, skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Ostītāji šeit ir diezgan daudz. Nu ko, dārgie draugi, beidzot ir pienākusi ziema. Beidzot ir pienācis, iedomājieties, beidzot ir pienācis decembris. Ir viena problēma. Diemžēl nav nekāda Ziemassvētku prieka. Nav vispār nekāda Ziemassvētku sajūta. Ko darīt, ja nav īstas Ziemassvētku sajūtas? Neuztraucies, dārgais draugs. Es tūlīt par to pastāstīšu. Tātad, dārgais draugs, lai būtu īstena Ziemassvētku sajūta, obligāti ir jāuzlien Ziemassvētku eglīte. Vislabāk ir uzliet tomēr mākslīgo Ziemassvētku eglīti, jo, zin kā ir? Ja tomēr izvēlējies dabisko eglīti, ir viena problēma. Nu, to, diemžēl, tev vajadzēs sagādāt. Un tas ir ļoti bēdīgi. Ir divi varianti. Vai nu tu nocērt to valsts mežā, kur tev veselu vienu eglīti vari nocirst. Vai arī, tu cērt, kur pagadās. Un, ja tu cērt, kur pagadās, visādi var gadīties. Varbūt tas īpašnieks īpaši nav apmierināts, ka tu cērt viņa eglītes. Protams, šis cilvēciņš var arī izmantot tādu lauku metodi. No sākuma šaut, un pēc tam skaidrot situāciju. Ziniet, lauku biezokņos jau visādi gadās, ja godīgi. Tātad, dārgie draugi, mums ir šeit šāda jauka eglīte. Mēģināsim viņu kaut kā uzkonstruēt. Viņa sastāv no divām daļām. Pat pamatne, diezgan stabila, es pat teikšu. Šīs eglītes vecums varētu būt jau gadi 10. Un pats labākais mākslīgās eglītes plus ir tāds, ka, iedomājieties, viņu var pat nenovākt līdz Jāņiem. Nepirs nekādas skujas. Tas ir liels pluss salīdzinot ar parasto dabīgo eglīti. Tad liekam klāt šādi un nedaudz tagad pielokam. Lai kaut nedaudz izskatītos pēc eglītes. Galotni, pats galvenais iztaisnot galotni. Tāda galotne mums ir iztaisnota. Un tagad, dārgie draugi, ķersimies pie paša galvenā eglītes izdekorēšanas. Tātad obligāti jādekorē eglīte ar Ziemassvētku virtenēm. Ja to nedarīsi, nebūs vispār nekāda Ziemassvētku sajūtas. Tātad obligāti dekorējam ar virtenēm vai vismaz šādu brīnumu. Ja dekorēsiet ar šādu zelta pavedienu, viss būs kārtībā. Un, protams, nedrīkst aizmirst par bumbām. Obligāti Ziemassvētku eglītei jābūt Ziemassvētku eglīšu rotājumu bumbiņām. Savādāk, ja to nebūs, kā jau teicu, vispār nebūs nekāda Ziemassvētku noskaņojuma. Jā, es runāju tieši ar tevi. Pats tu esi vien vainīgs pie tā, ka tev vispār nav nekāda Ziemassvētku noskaņojuma. Ko es vainīgs vai? Ej, skrien pēc egles, rotā, viss būs kārtībā. Ja to nedarīsi, nebūs nekas kārtībā. Padomā, ko dari nepareizi. Rotājam, jo vairāk rotājumu, jo, kā runā tantes, jo labāk. Ai, cik skaisti Ziemassvētkos izrotāt Ziemassvētku eglīti. Jā, vēl nav Ziemassvētki tomēr. Vēl viena virtene varbūt, jā. Un pats galvenais – ābolīšu rotājums. Vismaz vienam ābolīšu rotājumam jābūt eglītē. Savādāk, kā jau teicu, nekas nesanāks. Dārgie, eglīte nekrīt, labi pieturēs. Ko mūsu eglīte ir veiksmīgi, kā mēs redzam, sadekorēta, vai nav skaisti? Un, ko lai saka, visi ir feini, Ziemassvētki ir atnākuši arī šajā namā. Es ļoti novēlu, lai arī Ziemassvētki atnāktu arī jūsu namā, jo, saprotiet, ja nav Ziemassvētku, nav prieka. Un šis bija tāds neliels DIY, kā izdekorēt Ziemassvētku eglīti un pats galvenais, kā ienest mājā patiesi lielu Ziemassvētku prieku. Ar jums bija kopā Edgars. Paldies par jūsu uzmanību, paldies par jūsu skatījumu. Un pats galvenais, vienmēr esiet laipni un vienmēr esiet cilvēki. Un tad jums noteikti arī paveiksies. Uz drīzu tikšanos!